Tur ir savas nianses, kuras es īsti negribu atklāt. Tā ir grāmatvedība, rallija. Vai gan tas viss tev ir jāzina? Jānojauš vismaz, kur meklēt. Tur nolikumu parasti stūrmeņa darbs īstenībā tas ir. Jā, bet es pats arī viņu pārlasu. Jo te ir tāda svarīga lieta, ka 2 dienu rallijas mums nāks mājās jau no Būko. Kā tu tagad gatavojies? Šodien stūrmenis par tām nakts mājām zvanīja. Tas ir zinu. Zinu, ka man savirze jāuzliek mašīnai vēl. Tas mums pirmdien būs. Kur tu liksi pats pie sevim te? Nē. Tur es... Citādāk savirz nekā parastām mašīnām? Ielas mašīnai tāda noteikti neliks. Jā, tur ir savas nianses, kuras es īsti negribu atklāt. Tur ir firmas noslēpums. Okay. Protams, katram braucējam vēl savas nianses. Tur viens grib, lai tā mašīna vairāk slīd, viens taisnāk brauc un vēl kaut kas tur tāds ir. Bet te mums ir iepazīšanās ar trasi, kurās dienās no cikiem katru ātrumposmu var iepazīt. Vietējiem iedzīvotājiem, pieņemsim, tur pateiks, ka šitai dienā tā satiksme būs lielāka, lai viņi saprot, jo citur ir ceļš, kur 2 mašīnas nevar izmainīties. Lai gan ziemā ļoti aktuāli baļķvedēji pa tiem šaurajiem ceļiem arī braukā mums pretī, un te viņi grāvījus ieslīdējuši. Te ir vēl tāds svarīgs dokuments aizliegtā teritorija. Kompīti krāsaini izskatās, tas visforšāk. Es šitajā reģionā bez organizatora atļaujas nedrīkstu nemaz rādīties.